Paldies. Jā, mani sauc Kārlis. Par ko tu lai pastāst? Droši vien par to, kas pašām kādreiz bija ļoti aktuāls. Šobrīd man ir 62, pie dakteriem nestaigāju, skraidu pa mežu, vingroju, cenšos veselīgi ēst un tā tālāk, rūpējos arī par savu ēderiņu. Bet tas nebija pie 7 gadus atpakaļ, man bija 55. Un tas ceļš bija diezgan traks, un droši vien tas stāsts ir varbūt arī tiem liek aizdomāties. Man daudz vienaudžu aizgāja, tanī laikā no 55 līdz 60 gadiem, klases biedri. Un, jā, tīri tāpēc, ka aizmirst parūpēties par sevi. Un droši vien tas mans stāsts ir par to, kā no tā viss varēja izbēgt. Bet, diemžēl, joprojām mani vienaudži skrien pie dakteriem, cer uz brīnumu tabletīti, ar tādu domu, gan jau dakteris viss izdarīs, jo tā mums dzīvē ir mācīts, bet, diemžēl, tā grūti aizdomāties, ka, laikam, tā veselība jau tomēr katram pašam ar viņu ir jāstrādā, lai dabūtu to rezultātu. Un, jā, tad es drīzāk pateiktu tiem vīriešiem, aizdomājieties laicīgi, jo ātrāk jūs sāksiet kaut vai to pašu ūdeni dzert, jo ātrāk jūs tiksiet pie veselības, un 60 nebūs tas laiks, kad, vai 55, kad, man bija tā, kad es pēdējais brauciens, es atceros 55, aizbraucu savu dzimšanas dienu nosvinēt Tenerifē, un tam man bija tā doma, viss, es laikam vairs pa pasauli nebraukāšu, veselība vairs nav tik laba, un tā. Jā, bet ar ko tad tas viss sākās? Es jau nebija nekāds baigais sportists, ja es varētu teikt, tā pirmā saskaršanās man ar mediķiem bija pamatskolā, un aizgāju pie acu ārsta, un viņš pateica, brilles, jā, viss būs kārtībā, izārstēsim. Izārstēju, uzlika man tos kruķus uz acīm, vēl joprojām staigāju ar viņiem jau daudz 10 gadus, un interesantākais ir tas, ka kaut kāds pāris gadus atpakaļ es sāku strādāt ar dažām redzes tehnikām, un praktiski 2 gadu laikā es pa 30% uzlabojos redzi. Ja es to būtu darījis kaut kādus 40 gadus, es sen vairs bez brillēm jau staigātu. Tā bija pirmā saskarsme. Otrā saskarsme bija ļoti interesanta. 7. klasē man bija problēmas ar papēžiem, un dakteris teica, visu vecīt to ar fiskultūru vairs var nenodarboties. Mēs te vēl tur operāciju piedāvājam un tā tālāk. Un faktiski toreiz es atteicos no operācijas, protams, nācās atteikties no fiskultūras, varētu teikt, visu mūžu garumā, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka 7 gadus, pēc tad viņš man bija pateicis, ka diagnoze ir čau un sveiki. 7 gadus es atradu alternatīvu ārstēšanās metodu, arī ar dabas vielām toreiz. Un, ja kāds zina veselības koncepciju, tad ir tā frāze, ka arī kaulaudu mums atjaunojas 7 gadu laikā, diezgan daudz atjaunojas, un tā apmēram bija, es jau biju kaut kādā augstskolas, tur laikam 3. vai 4. kurs, aizgāju pie savu bērnu dakteru, visi zīdaiņi apkārt sēdēja, viņi teica, no sērijas tu esi beidzot ticis ar savām problēmām galā. Bet tas ar to jau dzīvē vēl nebeidzās. Nākošā interesantā saskarsme bija aizgājusi karu komisariātu, tad komisija izdomāja, tad tur vajadzētu bišķiņ paoperēt, jā. Dabūjies 2 operācijas zem pilnas narkozes, ja kāds zina, ko tas nozīmē, tad pēc tam tā diezgan grūti ir atgriezties. Bet neko, atgriezos dzīvē, un tā plus mīnus, man vēl 27 gados bija tāda diezgan nopietna kuņģu čūlas problēma. 2 reizes gadā slimnīca, un viss pārējais, dakteris pateica, un tev visu mūžu tabletītes, citu variantu nav. Atkal meklēja alternatīvos ceļus, toreiz ar radioterapiju, arī dažos gados, bet es tiku ar to visu galā. Tā es kaut kā nodzīvoju līdz saviem 40 gadiem, tad parādījās nākošā problēma ceļi. Sāk sāpēt ceļi, varbūt ne pārāk. Šad tad varēja izturēt, kā jau vīrieši jau neraud, tā ir viena no mūsu postulātiem, gan jau pāries, protams, ka nepārgāja. Un tā es... Diezgan daudz vīrieši jau īpaši tā neuztraucās par savu veselību, un es tā esmu padomājis, kāpēc tā neuztraucās. Sanīt, pārslēdz lūdzu slaidu. Ir 2 lietas, kas mums ir svarīgas dzīvē. Kas ir tas svarīgākais cilvēks mums? Un tas vīrietis, kas kopā ar draugiem un paziņām medī to mamutu un aizstiepu mājās sievai, bērniem, ģimenē, viņam īsti nav laika padomāt par sevi.
un, teiksim, personības dažādos pilnveidības kursos vienmēr saka, nu, padomājiet, kas jums ir svarīgākais cilvēks. Un kamēr tas vīrietis to savu es nenoliks tanī centrā, nu, būs grūti viņam pierunāt, rūpēties par savu veselību. Un tāpēc, mīļās sievietes, jā, man vispār prieks, ka šeit šoreiz zālē ir tik daudz vīriešu, jo viņi ir palīdzinoši maz. Kādreiz uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt. Paldies vīriešiem, kas ir atnākuši. Un jā, kā saka, darbs sievietei, parunājiet ar saviem vīriešiem, kā ar to mamutu un otro pusīti, un bērniem jau nepietiek dzīvē. Man bija nedaudz skarbāk, lai es to saprastu. Man bērni izbrauc pa pasauli, sieva atrada citus ceļus, vecāka aizgāja tajā saulītē. Man vienkārši nebija varianti, man bija koreļu klubs un es. Un tad arī teiksim, šī rūpes par veselību un par sevi, nu, tad kaut vai tas pats, kad pēc 45 gadu pārtraukuma es beidzot atļāvos sev nopirkt divriteni un kaifot, un ar Jānu vēl kopā mēs te pabraukājām. Ja? Tas vien, ja, kad, nu, tas man bija tas pirmais psiholoģiskais, ka es teicu, ok, es pat ar riteni varu braukāt. Labi, noņemam šito slaidu nost. Kas notika tālāk? Tālāk veselība pie 55 bija diezgan daudz nolaist. Es pat kaut kur atceros, sāk staigāt pie doktoriem. Nu jā, atkal kārtējais kolēģis man aizgāja. Sāk staigāt beidzot pie doktoriem, bišķiņ nobijos. Un tad tur man tas slimību klāsts tur bija ļoti liels. Divas pamata tādas problēmas, uz ko es strādāju, tā bija kājnāga sēnīte, par ko daudz nerunā. Kā es parasti saku, vīrieši, kas vasarā staigā uz zandelēs un zeķēs, vēl pēc tam iekšā droši vien ir skaidrs, sievietes var nagus nokrāsot, vīrieši nagus nekrāsot, tad droši vien nagus sēnīt. Vienkāršais variants. Un otrs, tie bija tie man sāpošie ceļi, kas jau 55 gados bija nonākuši tik tālu, kad es reāli vairs nevarēju pabraukt ar mašīnu. Tad apmēram 40 minūtes jākāp ārā, jākustina kāju. Vairs nevarēja kā normāls vīrietis iekāpt mašīnā, nācās iemācīties kā pensim, iestumiem pakaļ, pēc tam iestumiem kājas iekšā. Pie tam es esmu to šobrīd tik ļoti pieredzis pie tā, ka es vairs nevaru normāli tā kā sportists iekāpt mašīnā, bet ir ok, ziemā vismaz sniegu var nodauzīt no kājām. Nu jā, un tad, jā, to nagu sēnīti es ārstēju apmēram pusotru gadu, tur sākot, pilns komplekts, tur ir tabletes, tad ir nagu lakas, tad ir pedikīrs, es ne pedikīrs, kā viņi tur sauc to. Podologs, jā. Bet es kaifoju no tā, ka beidzot man kāds mūžā manas kāju nadziņas apgriezt, patīkams rociņas, man vienkārši patīk pie tā podologa iet, jā, tas bija vienkārši kaifs, es sapratu, ka arī tā cilvēkiem kājas apkop. Bet rezultāti bija tā jo ik pa brītiņām tā nagas sēnīte tā arī īsti negribēja atkāpties. Labāka bija, bet līdz galam ne. Un otrs bija, protams, ceļi, arī visas magnetorezonanses, tur ortoklīnikas un tā tālāk. Beigās viens no doktoriem pateica, jā, tu tāpat bez potēm neiztiks, pēc tam būs vēl sliktāk. Es pat beigās to vienu potu dabūju. Apmēram pusgadu bija labi. Protams, bija arī visādas masāžas, bija fizioterapijas un tā tālāk. Tad jā, varētu teikt, apmēram pusgadu pēc podas bija labi, pēc tam atkal viss aizgāja. Un tad man dzīvē atnāca koreļi. Es uzticējos cilvēkam, savam mentoram, pat cik es viņu pazinu no NLP kursiem. Skatījos, ka viņi tur kaut ko nodarbojas, saku, varbūt var palīdzēt. Un tad tas pirmais, tev ir jātīra organisms no sēnēm, parazītiem. Kādas muļķības, kādi tādi, tur vispār tur spalīšs, cērums, lentens, vispār kaut kas tāds vispār cilvēkam. Likās, ka es viņai ticēju, bet man likās, ka visu laiku kaut kāds makarons karina uz augstīm. Bet, jā, protams, sāku mācīties dzert ūdeni, tas arī likās tāds diezgan jocīgs moments, un, protams, izgāja veselības koncepcija jau bija labā. Un paldies Vinetai Vanagai. Jā, jo toreiz jau nebija tāds paks, toreiz viņi man tur komplektēja, jā, tev vajag to, un kas tev tur vajadzētu vēl to un to, respektīvi, tur manuālā pieeja, kā saka, individuālā pieeja klientam. Un katrā ziņā rezultāts bija labs, un tad beigās teica, varbūt to biluronu, bet tas arī tāds padārgs prieks pirmajā brīdī likās, bet ok, noriskējām. Noriskējām, protams,
parādījās uzreiz labāk, jā, tad apmēram jau kurs vēl nebija beidzies, bet es saprotu, ka es mašīnu var braukt, un tas galējais rezultāts bija tāds, ka man bija pēc pusgada bija pārlidojums uz Vietnamu, kur viens no maniem bērniem atpūšās. Un es secināju, ka es to garo visu ceļu, tās 11 stundas var nosēdēt lidmašīnā, un man nav problēmas. Katrā ziņā uzlabojumi bija daudz, bet karaļiem parādās vieni blakus efekti. Nu, teiksim, ja runā par vīriešu lietām, es nekad nebiju iedomājies, ka pēc 50 gadiem, ja tu guli kaut kur viens pats mājās, ka tu no rīta mosties un kāds cits jau tavs draudziņš jau ir pamodies. Tātad testosterons ir nostrādājis. Tas, protams, bija ļoti patīkami, ja, bet, protams, arī parādījās enerģija, ka, jā, parādījās enerģija, un praktiski es pēc tam vēl ar kaut kādu, es arī nebiju moci braucis, un tad es kaut kādu brīdi ar čaļiem tur izbraucu ar moci, vēlas jāsāk mācīties atkal ar moci braukt un tā. Un tad arī bija tā sākās skraidīšana pa mežu. Es pirmoreiz savā mūžā 60 gadu vecumā aizgāju uz sporta zāli. Tas jau bija tāds, ir tas drives, tu jūties pēc tā kaut kur, kaut kāds kā 40 gadīgais, kā 20. Es pēc tam šobrīd jau joprojām tie 40 stāvi. Es nezinu, es varu skraidīt apkārt, gribat peldēsim, pārpeldēt upi, nav problēmas. Tā kā tagad tas viss rulē, un par vīriešiem runājot, ja mēs tā paskatāmies, vecākais tētis pirmoreiz mūžā kļuva par tēti, 94 gadu vecumā. Pēc 2 gadiem viņš atkal kļuva par tēti, viņam bija 96 gadu vecumā. Beigās es sapratu, ka vīrietim vienkārši dzīvē viņam nevar būt tāds stāvoklis, ka viņam negribās vai viņš nevar. Principā tas nav normāli. Tas nozīmē, ka ar viņu ir jāstrādā, viņš var būt vesels, jo funkcionāli varbūt atšķirībā no sievietes, kas pēc noteikti vecuma nevar dzemdēt bērns, vīrietis visu mūžu ir aktīvs un viņš var darboties. Jā, tad ar viņu tikai jāpastrādā. Jā, tas apmēram tādos pāris vārdos, ko es vēl nepateicu. Jā, katrā ziņā šeit droši vien arī īsti nav stāsts tikai par karaļiem. Tanī brīdī, kad tev parādās enerģija, tu sāc vairāk interesēties, es sāku interesēties arī par biohacking. Secinājums bija viens: mūsu veselības koncepcija ir viena no zelta atslēdziņām, varētu teikt, ķermeņa lietošanas rokasgrāmatā, viena no pamatnodaļām. Protams, viņas ir vairākas, ar veselības koncepciju nepietiek, jo tāpēc arī Vineta ēd karaļus un raud par karaļiem, bet tāpat iet vingrot un kopi sevi un rūpējās par sevi. Faktiski mēs visi, ja tad. Un tad tas man deva iespēju arī vairākas lietas sāk apgūt. Faktiski es kā IT cilvēks sāku apgūt lietas, kas attiecas uz veselību. Un tas man radīja daudz un dažādas interesantas izaicinājumus. Un varbūt arī nedaudz par to, kā es domāju un kā es iedot kaut kādus tādus savus lifehacks, gribu iedot arī jums. Sanīt, ieslēdz nākošo slaidu. Arī šeit karaļos, kad mēs tā esam, ir tāds, Japāņiem ir tādi pāris smuki teicieni vai vārdi. Viens ir wabi-sabi. Tas ir tie, kas ir perfekcionisti. Faktiski tēma ir par to, kad sāc vienkāršot, dari kā māki, dari kā tev sanāca, bet dari, neapstājies, nemēģini uztaisīt uzreiz kaut ko perfektu. Sāc man lēniem solīšiem. Nākošais ir kaizen. Tas ir pat grāmata iznākusi atomiskie ieradumi, kā ar nelieliem solīšiem katru dienu tu var sasniegt fantastiskus rezultātus. Es pat ieteiktu viņu izlasīt. Un Harahachibu, tas nāk no Okinavas, tas var ēšana, tad pa vīriešiem, kam tas vēderiņš bišķiņ pēc tiem 50 sāk augt augšā. Tur nav tikai par ēšanu, bet arī par to, kā mēs ēdam apzināti, kā mēs ēdam ar draugiem, noliekam viss planšets, televizors nost. Bet man patīk, ka tas tieši nāk no tās mūsu Okinavas, kur nāk mūsu karaļi. Ieteikt, ja jums ir laika, noskatieties filmas Zilās zonas, vienkārši tā ir fantastiska pārdoma par dzīvi. Nākošais ir
kas ir ļoti interesanti, mūsu enerģija, mūsu mitohondrija enerģija izstrādā tikai tad, ja mēs viņu patērējam. Mēs izdomājam, mēs aiziesim pensijā, un tagad mēs gulēsim. Tas nozīmē, ka jūs automātiski parakstat aiziešanu jau tajā saulē. Jums ir visu laiku ir jādzīvo ar to domu, ja ir enerģija, tad viņi ir jāpatērē, jo pretējā gadījumā viņi neražos. Jā, es atvainojos Harahačibu par tiem 80%, kāpēc tur bija vēl viena lieta. Mūsu organisms saprot to, ko mēs esam apēduši apmēram pēc 20 minūtēm. Ja mēs 15 minūtēm apēdam brokastis, viņš vēl neko nav sapratis, viņš vēl domā, ka nav paēdis. Tā kā arī tā lēna ēšana. Un pats pēdējais ir ļoti fantastiski, arī latviešu valodā ir grāmata Ikigai. Tas ir par to, atrodiet savu, kāpēc jūs dzīvojat, lai jūs no rīta varētu nevis pamosties un valtīsties pa guldu, bet priecāties, beidzot ir pienācis rīts, es skrienu, es daru, es dzīvoju, es daru to, kas man patīk. Lai jums izdodas. Paldies!